Labdien! Esiet sveicināti! Paldies, ka esat ciemos četrkājaino draugu teltī. Man prieks šeit redzēt gan divkājainus viesus, gan īpaši liels prieks redzēt četrkājainus viesus. Mūsu šodienas diskusija nebūs jautra, bet tas ir temats, par ko ir jārunā. Un tāpēc man jo īpaši prieks, ka mums ir 4 brīnišķīgi eksperti, kur ir gatavi runāt par šo nebūtu nevieglo tematu. Lai gan diskusijas nosaukums vēsta, kādu sodu piešķirtu tu par dzīvnieku spīdzināšanu, mēs mēģināsim šo tēmu skatīt nedaudz plašāk. Runāsim arī par to, kāpēc mēs cilvēki vispār mēdzam būt nežēlīgi un cietsirdīgi, un vai nežēlībai pret dzīvnieku ir kaut kāda korelācija ar to, ka mēs varam būt arī nežēlīgi pret citiem cilvēkiem, un vai mūsdienu sabiedrība ir nežēlīgāka, vai vienkārši pateicoties sociālajiem mēdījiem un informācijas plūsmai kā tādai, mēs vairāk uzzinām par tādiem gadījumiem. Mani sauc Marta, un es mēģināšu šo diskusiju darīt raitāku un nedaudz pieskatīt mūsu ekspertus, jo tēma ir tāda, kur var runāt tiešām, manuprāt, līdz rītam. Un liels paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Es ar prieku arī iepazīstināšu Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatikas un psihoterapijas katedras vadītāju profesoru Guntu Ancāne. Mēs varam droši aplaudēt arī drusciņu. Jā. Nokila dzīvnieku patversmes Ulubeli pārstāv Diāna Elekse. Zootēkas veidotājs dzīvnieku aizstāvis Sandris Ādminis. Un Sandri, es ceru, ka tu mūsu diskusijā ienesīsi arī tādu filozofisku noti nedaudz. Tev tādi 2 uzdevumi šodien. Un Zemgales tiesas apgalo prokuratūras virsprokurors Aigars Bičušs. Tā svarīgāko es esmu izdarījusi, jūs zinat, kas ir mūsu eksperti, un es ceru, ka jūs uzreiz pēc diskusijas prom nemuksiet, ja nu kāds gribēs tēt kaut ko pajautāt un tam līdzīgi. Es mēģināšu sakot līdzi arī mūsu laika rāmim, bet, lai sāktu diskusiju un lai runātu par šo cietsirdību un nežēlību, mums ir jāsaprot, cik tad īsti ir tādi gadījumi, vai tie ir daudz, vai tie nonāk tiesā, kādus sodus šobrīd piešķir. Un tāpēc es gribu teikt īstenībā lielu paldies, Aigar, jums par to darbu. Aigars pastrādāja ļoti krietni arī pirms diskusijas un tika apkopot un sagatavot statistika par kriminālu procesiem par cietsirdīgu izturēšanos un dzīvnieku spīdzināšanu. Un jāsaka godīgi, tad, kad padalījāties ar šo informāciju, jā, es nebija viegli to skatīt un nebija viegli neraudāt to visu lasot un patiesībā ar tādu racionāli prātu to ir grūti aptvert, tāpēc mēs uz ekrāna esam šobrīd uzlikuši šos te kriminālu procesu skaitu no 2020. gada, un Aigar, es došu vārdu jums pakomentēt, ko mēs redzam, kas ir šie par procentiem un kas ir tie par kriminālu procesu skaitiem, un vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Jā, paldies. Vispirms jāsaka, es samulsu, ka man nosauc par ekspertu. Es tur tā maliņā drusku kaut ko saprotu, visu es nezinu. Bet runājot par šo statistiku, faktiski tika attēloti par pamatu ņemti krimināli procesi, kuri ir uzsākti tieši un tikai par dzīvnieku spīdzināšanu vai nogalināšanu. Netika iekļaut šajā statistikā krimināli procesi, kuros noziedzīgi nodarījumi izdarījusī persona tiek saukt pie atbildības arī par citiem noziegumiem. Kāpēc tas tā tika? Tur ir 10-11 procesi, būtu vairāk, jā, kopā pa visiem gadiem ņemot. Bet faktiski tā doma bija tāda, lai es varētu pateikt atklāti, kur mēs bijām 2020. Gadā, kur esam šodien, un izdarīt kaut kādus secinājumus tieši attiecībā par noziedzīgiem nodarījumiem pret dzīvniekiem. Tur bija šie 11 procesi ir saistīti gan ar nonāvēšanām, mantas bojāšanām, bet tie mums izjauktu statistiku saprast patiesību. Tad šis attiecās tikai tad, ja ir, un es saku tikai ne jau tāpēc, ka tas būtu mazāks noziegums, vienkārši nav cita sastāva. Ja mēs skatāmies šis gads vai pagājušais, 4. daļa saņem sodu. Pareizi? Jā, arī kopumā, ja tās saliktu kopā tos slaidus pa 5 gadiem, kas ir noticis, es teiktu, tā vienkāršā secinājuma daļā būtu tā. Katru gadu tiek uzsākta aptuveni 50 krimināli procesi un nedaudz vairāk kā 5. daļa. Tā tad tiek pabeigti ar piemērojot personai sodu. Vai tas būtu tiesas notiesājušas spriedums vai prokuroru priekšraksts par sodu.
Par pāriem visiem es varētu daudz un dikti stāstīt, bet... Ko nozīmē prokurora priekšraksts par sodu? Ja tā parastam cilvēkam būtu jāpasaka, tas ir līdzīgi kā tiesas nolēmums, tiesas spriedums, bet to pieņem prokurors pastāvot dažiem nosacījumiem. Viens no tiem, ja persona atzīst vainu. Bet mēs juristi to vērtējam kopā tātad ar piemērotu personai sodu. Tātad katrs no aptuveni 20, varbūt kādu procentu vairāk, tas atkarībā no kura gada. Ir arī krimināli procesi, kuri tiek izbeigti. Izbeigšanas pamatojumi var būt ļoti dažādi, jo nevienmēr uzsāktie procesi apstiprina to informāciju, ko mēs domājam, ka ir notikusi kāda vardarbība. Bet, tā tas ir, jā. No 20 līdz 25% personām tiek piemērot sodi. Vai mēs varam paskatīties arī otru slaidu, kur mēs redzam, kādi tad sodi šiem cilvēkiem, un, godīgi sakot, ir grūti piemērot šo apzīmējumu, zinot, ko viņi ir izdarījuši, bet vai tu varētu lūdzu pakomentēt nedaudz par šo te katru no tām pīrāga sastāvdaļām? Jā, es mēģināšu. Jāsaprot, ka kopš 2020. gada krimināla likums ir tomēr piedzīvojis izmaiņas, būtiskas arī soda politikā, arī soda veidos, bet tas, ko no slaidiem var redzēt, no tiem pozitīviem krimināla procesiem, pozitīvs prokuroram, ja viņš panāk notiesājuši spriedumu, laikam pretēji pusē tas ir ne tik pozitīvi, tad jāsaka, brīvības atņemšana vai īslaicīga brīvības atņemšana tika piemērota arī var teikt katrā 4. no šiem krimināla procesiem. Pārējos visos ir piemērots cits soda veids. Te būtu katru lietu. Man bija tā jāsaka uzreiz paldies ģenerāla prokuroram, kurš man deva piekļuvu un saprast, kāpēc tā ir. Liela daļa jūs redzat nosacīt brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība šobrīd. Ko tas nozīmē? Piedodiet, es pārtraucu. Kas ir nosacīt brīvības atņemšana un kas ir probācijas uzraudzība? Es tā kā mazajā eksāmenā jūtos tagad, bet faktiski probācijas uzraudzība personai netiek piemērots reāls brīvības atņemšanas sods. Viņi izies šo probācijas periodu arī līdzdarbojoties probācijas dienas darbiniekiem, ir nepieciešams dažādas programmas iziet un tā tālāk, kur mēģinās šo cilvēku, ja tā vienkārši valodu runājot, pāraudzināt. Jā, bet īsti brīvības atņemšanas sods viņam jāizcieš nebūs pie dažiem nosacījumiem, ja viņš ievēro šo kārtību. Un tad ir redzams arī sabiedriskais darbs, naudas sods, arī tā skaitā tiesību ierobežošana, par to varētu ļoti daudz runāt. Un jāsaka, ir arī tomēr zināms diezgan liels procents personām, kurām piemērots medicīniski rakstura piespiedu līdzekļi, proti tādos krimināla procesos, kuros par šo noziedzīgu nodarījumu persona ir atzīta par nepieskaitām, proti kādu saslimšanas gadījumā, jā, psihiskas pārsvarā. Bet tas nenozīmē vienmēr slēgta tipa iestādes, vai ne? Nē, tiesa izvērtē, ņemot vērā ekspertu atzinumu, personas veselības stāvokli, sabiedrisko bīstamību, pamatā šis sabiedriskās bīstamības elements, un tā var būt gan ārstēšanas vispārējā psihiatriskā slimnīcā vai no arī ambulatorā ārstēšana, bet arī tādi gadījumi ir, jā. Un tas tiesību ierobežojums, tas ir, kad nedrīkst turēt dzīvnieku? Tieši tā, tie papildsods ir vai attiecībā uz visu dzīvnieku kategorijām vai uz atsevišķu sugu dzīvniekiem, bet arvien biežāk, ja tā vienkāršā valodā no 2020. gada vairāk var redzēt, ka tiek piemērot šie tiesību ierobežošanu sodi, tur, kur tas ir iespējams vai vajadzīgs. Paldies. Es vēl mazliet jūs paturpināšu, jo tad, kad Aigars apkopoja statistiku un atsūtīja, tur bija konkrēti katrai lietai pretī ir redzams ļoti īsti, ko tas cilvēks ir izdarījis. Un es gribēju paņemt no šī visa briesmīgā saraksta 2 lietas, un ka nedrīkst salīdzināt, bet mēģinam salīdzināt, un es lūkšu arī jūsu domas un komentārus. Un tad viena konkrēta lieta bija, kur cilvēks alkohola reibumā izmet kucēnu pa logu un iestājās šī te kucēna nāve. Un tajā gadījumā bija piemērota brīvības atņemšana. Un otra lieta ir ar karabīnu tiek nošauts suns, kur arī, protams, iestājas dzīvnieku nāve, un tur ir sabiedriskais darbs. Es saprotu, ka nedrīkst salīdzināt, bet tā vienkāršiem cilvēkiem saprotami abos gadījumos dzīvnieks ir miris. Kāpēc vienā gadījumā ir brīvības atņemšana reāla un otrā gadījumā sabiedriskais darbs? Ko tiesa, prokuratūra ņem vērā, kad skata šādus te jautājumus?
Tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums, bet, ja tā īsi es atbildētu, tā, ka krimināla likuma gan 46. pants visiem paliks garlaicīgi, viss aizmiksies, par to sākšu runāt, atsaucoties pantiem, bet tiek vērtēts gan noziedzīgi nodarījuma raksturs, radītais kaitējums, tiek vērtēta personība, arī kāda persona līdz šim ir uzvedusies, kā ir ievērojusi likumu, ļoti dažādi aspekti varētu būt. Arī attieksme pret izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Un tas ir tāds kopums, ko prokurors ar priekšrakstu vai tiesnesi pieņemot nolēmumu, arī faktiski rakstveidā izvērtē, un katru konkrētu gadījumu man ļoti patīk, kā jūs minējāt, nevar salīdzināt. Šajā pasaulē nekas nav salīdzināms, identisks, un tie gadījumi, ar kuriem es tās apmēram 100 kriminālietas, kurām iepazinos, katrs stāsts, pat ja ir līdzīgs, ir pilnīgi dažāds. Bet tik pa laikam tur bija tāda piebilda alkohola reibumā. Tas ir, ja ir alkohola reibumā, tas ir vai nu pastiprinošs vai mīkstinošs apstākļus? Jā, taisnība. Es neatceros precīzi statistiku, bet kur izrakstīja, man liekas, apmēram puse bija, kur personai konstatēts alkohola reibums, izdarot šo noziedzīgu nodarījumu, un tas ir tikai un vienīgi atbildība pastiprinošs apstākļus, ko arī nolēmumā tas tiek ņemts vērā. Paldies! Es ar prieku gribētu arī pārējos diskusijas dalībniekus tagad aktīvāk iesaistīt. Diāna, varbūt, es nezinu, cik daudz gadus jūs esat ar dzīvniekiem un dzīvnieku aizsardzību, bet es zinu, ka nevienu gadu, un no dzīvnieku aizsardzības skatu punkta redzot šos te sodus, šo te pīrāga diagrammu, rodas sajūta, ka mēs sabiedrība un atbildīgās instances pietiekoši nosodam šādu rīcību. No dzīvnieku aizsardzības viedokļa es domāju, ka ļoti daudz man piekritīs skatoties, ka tas liekas šausmīgi. Tik maz, kā tas var būt, jo arī šie sodi liekas, ja tu esi dzīvniekam ļaunprātīgi nodarījis pāri, ja tu esi viņu nogalinājis, un tev par to ir tikai naudas sods vai probācijas uzraudzība, tas liekas neiespējami. Kā tas var būt? Un es arī palasīju tos komentārus, kas bija pirms šo tēmu piesakot, kur visiem ir tā sajūta, zobs pret zobu, acis pret acis, zobu pret zobu, tātad, ja viņš ir nogalinājis, tātad ir tāds pats sods jāpiespriež. Ir taisnība, ka tāpēc ir tiesa, lai izvērtētu katru gadījumu, bet man šķiet, ka šobrīd Latvijā joprojām šis noziegums netiek uzskatīts par pietiekami smagu. Un varbūt tāpēc es papētīju arī dažādu citu statistiku, un es gribētu pieminēt Amerikas Savienotās valstis šoreiz, kur jau 2016. gadā Federālā izmeklēšanas biroja kriminālās datu bāzes Kriminālajā datu bāzē tātad FIB nolēma, ka noziegumi vai noziedzīgi nodarījumi pret dzīvniekiem ir jāliek kategorijā A, kas nozīmē smagi noziegumi. Tas ir līdzās slepkavībām, laupīšanām, ļaunprātīgām dedzināšanām un tā tālāk. Kāpēc? Tas bija tāds nacionālais konsensus, ja tā var teikt, ka tika nolēmts, ka šie noziegumi ir ne tikai vienkārši noziegums, individu noziegums pret dzīvnieku, bet tas ir noziegums pret sabiedrību, un kas deva iespēju arī piemērot stingrākus sodus, un kas vēl būtiskāk, tas nav būtiskāk, bet arī ļoti būtiski, ka deva iespēju monitorēt, ja tā var teikt, gados jaunus likumpārkāpējus šajā jomā. Un attiecīgi tālāk jau bez tādas pat probācijas uzraudzības jau ar viņiem strādāt un veikt darbu, tātad, lai tālāk tas neizvērstos vardarbībā pret sabiedrību, cilvēkiem, jo tieši tā viņi ir sapratuši šo te korelāciju, ka noziegumi pret dzīvniekiem, tas ir pirmais solis noziegumam pret cilvēkiem, pret sabiedrību, ja tas netiek laicīgi nofiksēts, ja tas netiek attiecīgi uz to nereaģē. Tātad tas ir zaļā gaisma, es tā drīkstu rīkoties attiecībā pret visiem. Un tāpēc man liekas, ka skatoties uz šo te tādu, ja tā var teikt, ļoti mīkstos cimdos tērpto sodu politiku Latvijā, es teiktu, ka tā noteikti nenostrādā. Kaut gan, protams, bargs sods nevienmēr attur no nozieguma attur soda neizbēgamība. Tas tā īsumā, jā. Mums te četrkājainā kompānija palīdz. Tur ir kaut kāda lidoņa, jā. Profesor Ancāne, es gribētu jūsu viedokli, to, ko Diāna jau mazliet iezīmēja, ir saikne starp vardarbību pret dzīvnieku un vardarbību pret cilvēku. Kas te var kaut kās korelāciju iezīmēt? Es redzētu korelāciju.
Mikrofonu, lūdzu, mikrofonu. Es tiešām redzu korelācijas starp vardarbību pret dzīvniekiem un vardarbību pret cilvēkiem, pret dzīvām būtnēm. Kas tur ir apakšā? Apakšā ir milzīga emocionāla nelabsajūta. Cilvēki, kad viņi jūtās labi, priecīgi un relaksēti un gaida, kas vēl labs tūlīt notiksies, viņiem gribas kaut ko labu darīt. Ja ne citiem, tad sev, vēl kādam, vai ne? Un ja kāds iet ar ļaunumu, pret ko var atļauties sākumā, pret dzīvniekiem, iespējams, ar cilvēkiem, mums ir skaidrs, tas cilvēks dzīvo emocionālā nelabsajūtā. Un tā emocionālā nelabsajūta visbriesmīgāk, manuprāt, vistraģiskākā ir maziem bērniem, jo viņi ir totāli neaizsargāti, viņi paši nevar neko mainīt. Un tad, kad mēs redzam, kas notiek ar cilvēku, sākot jau ar mazu bērnu, kad viņš ir emocionālā nelabsajūtā, tie kauliņi tā kā sakrīt. Bērns redzot vardarbību sev apkārt, pats kļūst vardarbības, mēs zinām šo stāstu, bet redzot apkārt vardarbību, piemēram, tēvs ir, es no prakses, ārstējot pacientus, viens no biežākajiem variantiem tēvs vardarbīgs, mamma nav, vai otrādi. Mamma vardarbīga, tēvs ļoti pacietīgs, pazemīgs, pieticīgs, visu to izturēs. Un tā bērnam ir izvēle, kur ceļ izvēlēties to sadistisko, būt ļaunam un nejaukam un darīt citam sāpes. Vai, es domāju, izvēlēties zemapziņas līmenī, nevis apzināti. Vai izvēlēties to otru, kurš visu laiku cieš, kurš ir upurs, kuram sāp, kurš ir pazemīgs. Un ziniet, viena daļa cilvēki izvēlās to agresīvo ceļu, kas tātad nāk no ģimenes. Citi izvēlās to mazohistisko ceļu, tad mums ir darīšana kā ārstiem ar cilvēkiem, kuriem ir depresijas, trauksmes un dažādi citi emocionāli traucējumi. Un vēl ir vesela plejāda starp šīm divām līnijām, 100 varianti vismaz. Un tad, ko es gribētu pieminēt, milzīga nozīme ir tagad tas no ģimenes nākošais ārā bērns, kuram ir tendence, piemēram, uz vardarbību tīri atkārtošanas nozīmē. Viņš nonāk sabiedrībā un ir no svara, cik mēs esam civilizēta sabiedrība. Tā kā nav noslēpums, jo augstāk civilizācijas pakāp, jo mazāk sabiedrība akceptē vardarbību, vai ne? Un pat pagājuši gadu ekonomikā tika piešķirta Nobeļa prēmija tieši par to, ka labāk, tur par daudz ko piešķīra, bet viena no galvenajām tēzēm bija, ja mēs gribam, lai valsts attīstās, cik svarīgi ir tāds faktors kā social kindness, kā labsirdība, kā laipnība vienam pret otru, kā atbalstīt, pacelt. Tā apmēram es apvilktu šo apli. Bērniem, un tēmai par bērniem es vēl gribētu tagad diskusijas laikā vēl noteikti pieskaties, bet es gribu, Sandri, jūsu viedokli. Ja daļa sabiedrības šobrīd uz noziegumiem pret dzīvniekiem raugās, ka tas taču tikai dzīvnieks, vai labi, ka ne cilvēkam, viņš jau tikai suni nošāva. Ar ko riskē šāda sabiedrība, vai par ko liecina ar tavu visu lielo pieredzi dzīvnieku aizsardzībā? Manā profesionālā pieredze drusku tomēr, kā saka, attālāk no tā ir, bet kā jau jūs abas minējāt, tas, ka mēs pierodam, ka var kādas sajūtošas, ciestspējīgas būtnes to emociju, reakciju, sāpes ignorēt, tas vai nepaver durvis jau nākamajiem soļiem, un ja nemaldos, kā to sauc kriminoloģijā, psiholoģijā, to par tam pat ir apzīmējums, ka tā ir saikne, tā bezmaz nav dziļāk jāpaskaidro, tā ir saikne, tur ir kaut kāda cēloņa sakarība. Un grūti pateikt, kas notiek pēc tam lielākā vecumā, bet es esmu lasījis, ka lielākā daļa no sodītajiem par šādiem nežēlības gadījumiem ir vīrieši līdz 30 gadu vecumam. Es nezinu, vai tas atbilst arī Latvijā tā statistika. Ja tā būtu, tas uzreiz ļaut varbūt konkrētāk, kaut kā mērķētāk to risināt. Ja tā nav, tad kaut kāds varbūt cits variants jāskatās. Bet, ko es gribēju teikt, tajā pirmajā diagramā bija pa 5 gadiem tie stabiņi. Man liekas, ka tas ir samērā neliels laika periods, par kuru mums ir grūti teikt, vai ir kaut kāda tendence. Gribētos redzēt, kā bija 90. bet tad atkal bija cita tiesas sistēma varbūt, vai ne? Mazāk, līdz ar to ir grūti kaut kādus plašus secinājumus par to izteikt, bet tas, ka mēs esam pēdējos gados dažādās ziņās izskanējis, mēs esam pirmajās vietās mobbingā skolā, cik daudz tiek darīts pāri ņirgāšanās un iekaustīšana, mēs esam, diemžēl, topā. Tas, cik bieži notiek vardarbība ģimenē, vardarbība pret sievieti, kāds ir pašnāvību un slepkavību skaits, mēs, diemžēl, Latvija, Austrum Eiropa laikam kopumā esam salīdzinoši ļoti augstu. Un līdz ar to es nebrīnītos, ka arī vardarbība pret dzīvniekiem
cēloņi sakarīgi ir augstā līmenī. Tā ka to ir vērts noteikti skatīt kopsakarībās. Aigar, jūs kratījāt galvu par tiem vīriešiem, tad vīrieši līdz 35 nav ļaunuma sakne? Man galvā stāv visi tie krimināli procesi, kuros es arī nosūtīju to vienā teikumā, to nodarījumu. Un neviens man nepateica priekšā, ka vajadzētu pierakstīt vai vīrietis vai sievieti. Bet nē, nebūtu tā nav. Kāda daļa kategorijas tādi ļoti dīvaini, noziedzīgi nodarījumi izpausmes ir jaunībā, gadiem jauniem vīriešiem, bet atmiņā man stāv tie visnežēlīgākie gadījumi. Es domāju, ka mēs nelasīsim priekšā tos mans izvilkums, tad viss būs ļoti bēdīgi. Vīriešu vecumā virs 50 gadiem, es gribētu teikt, kas man pašam likās ar ļoti interesanti, un neatstāsim novērt, ir arī sievietes augsts pie krimināla atbildības arī par šādu pantu. Bet, jā, man galvā stāv ir 50 plus, es teiktu, kas man likās ļoti jocīgi. Es neesmu šajā jomā speciālists, bet man likās, ka gan vajadzētu būt nobriedušam elementam jau uz 50 gadiem, jā, bet izrādās viss ir pilnīgi otrādi. Tā kā te nav tikai jautājums par skolniekiem vai jauniešiem. Es pat vienā teikumā paskriešu priekšu. Es gribētu teikt, ka jaunieši šobrīd ir daudz savādāk nekā es biju savā jaunībā. Informācijas apjoms ir pilnīgi cits, un jaunieši šobrīd, manuprāt, ir daudz tādi empatiskāki, par ko man ir milzīgs prieks. Un viens, ko es gribu teikt, ka vēl pēc kaut kādiem 20 gadiem kāds cits šeit sēdēs un teiks, pasties, cik dulli viņiem bija tad, 20. gadā, un šodien mums 40. gadā gandrīz nav. Es ļoti ceru, ka mēs 40. gadā sēdēsim pie tāda tukšas pīrāga diagrammas, un jā, profesor Ancāna, jūs... Es gribētu atbalstīt šo domu, jo ja mēs paskatāmies, kā šodien dzīvo kopumā sunīši, kaķīši, ģimenēs, es nepazīstu nevienu ģimeni, par kuru varētu teikt, ka tās ģimenes sunim ir suņa dzīve. Tā kā mēs jau esam tālu uzkāpuši un pavisam gluži citādi izturamies pret dzīvniekiem kopumā, kā mēs to darījām tad, kad, 40 gadus atpakaļ. Jā. Jūs jau pieskaraties jauniešiem un bērniem. Diāna, es ļoti gribu, tu vadi 10 gadus cilvēcības skoliņu, tu daudz strādā ar bērniem. Pasaki, mums ir cerības uz empātiskāku sabiedrību un citu pīrāgu pēc kaut kādiem gadiem? Cerība mirst pēdējā, protams, bet es teiktu tā, ka jā, ir cerīgi, un jūs pareizi teicāt, mums šobrīd ir tik daudz dzīvnieku apkārt un liekas, ka pret viņiem izturas daudz labāk, bet mēs jau redzam to foršo pozitīvo pusi. Diemžēl to slikto mēs neredzam, tā ir paslēpta, un šobrīd es teikšu tā, ka ir ļoti svarīgi šiem cilvēkiem, kas esat jūs šeit, bērniem, kas nāk uz cilvēcības skoliņu, kurus vecāki jau tā kā grib ievirzīt šajā empātiskajā attieksmē un izpratnē, ir ļoti svarīgi, ka viņi ne tikai paši saprot, ka cik forši ir dzīvnieki, ka mēs izturamies labi, bet ka viņi redzot to, ka kāds izturas slikti, aktīvi rīkojas, jo tā ir mūsu sabiedrības cerība, es gribētu teikt tā. Ka viņi nevis paši tikai labi izturas, bet viņi rīkojas tajā brīdī, ka viņi redz, ka kaut kas ir nepareizi. Jo atceramies to, ka šie upuri, četrkājainie upuri, paši nevar pastāvēt par sevi. Tā ir tikai sabiedrības aktivitātes, sabiedrības empātijas un drosmes izpausme palīdzēt viņiem. Sandra, jūs arī daudz, es pēc sociālajiem mēdījiem redzu, daudz esat skolās ar bērniem, jauniešiem, arī taču redzat, kāda veidojas jaunā paudze. Es pirms paturpināšu, ko Nadīna teica. Diāna, jūs meita Nadīna. Prātā. Tas, kā to pareizāk pateikt? Diezgan bieži pēdējā laikā arī Latvijā runāts par to, ka mēs pārāk bieži klusējam, kad mēs redzam netaisnību, nežēlību, vai ne? Un tas, manuprāt, tiešā veidā ar to ir saistīts, ka mēs varbūt kaut ko redzam, mēs varam nedarīt to slikto lietu, bet ir ārkārtīgi svarīgi tomēr darīt to pozitīvo, kaut vai skaļi kaut ko teikt, kaut vai kādam citam pateikt, kaut vai piezvanīt policijai, vai ne? Bet nepalikt tam klusajam vērotājam no malas, bet tas ir ārkārtīgi kaut kā iesakņojies. Un visos līmeņos, ne tikai bērniem, manuprāt. Un es šaubos, ka bērni to mainīs, ja viņu vecākiem ir tāda
nav man darīšana, lai viņi tur sit viens otru kaimiņu dzīvoklī vai pagalmā, tam ir jāmainās. Un es nezinu, kā tas var mainīties, bet atgriežoties pie skolām, tu var vēlējies paturpināt? Par skolām runājot, galvenais šai sakarā, es stāstu gan par ētiku, gan par ekoloģiju, par empātiju, dzīvnieki, daba, vide, un tādā plašākā mērogā, kā kurā vecuma grupā. Un es arī gan vienmēr pajautāju, ko jūs esat iemācījušies līdz šim skolā par dzīvnieku aizsardzību, par to, ko mēs tikko runājām tās lekcijas laikā, un ārkārtīgi reti, kad tas, ko viņi saka, atbilst tam. Viņiem, protams, ir bioloģija, viņiem ir kaut kāda sabiedriskās zinības, bet par tādu ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem, kur vēl kaut kādā niansētākā līmenī par dažādām jomām, tādā ziņā suns un kaķis ir tie mūsu tuvākie, tā kā ģimenes locekļi, un līdz ar to par to runā biežāk, tāpat kā runā par to, ka nedarīt pāri savam klases biedram, bet par visādām citām, vēl sarežģītākām lietām gandrīz nerunā vispār. Un līdz ar to man šķiet, ka tas varētu būt diezgan izšķirošs pienesums, ja to no pavisam maza vecuma, to empātiju, emocionālā inteliģence, vēl viens tāds varbūt drusku jau nodeldēts atslēgvārds, bet manuprāt, tas ļoti maz skolās parādās, un tas attiektos gan uz to, kā mēs viens pret otru izturamies, vai mēs pieļaujam to bullyingu, mobbingu pret saviem mazajiem klases biedriem, gan arī, kas notiek pret dzīvniekiem. Diana, reflektē lūdzu, un pēc tam es gribēšu, profesori, jums jautāt par to, kāpēc mēs klusējam, kad redzam, ka kaimiņš sit savu suni, bet Diana, lūdzu. Es vienkārši mazliet gribēju gluži oponēt, bet piebilst, ka gluži nav tā, ka bērni ir atkarīgi no vecākiem un bērni neko neiebilst, jo mēs skoliņā redzam, mēs ļoti daudz taisījām aptaujas pēc skoliņām, vienkārši interesēties, kas ir mainījies bērna dzīvē, izejot šo cilvēcības skoliņu bērniem. Un ļoti daudz vecāki man par lielu pārsteigumu tieši teica, ka bērni ir ne tikai uzzinājuši daudz, bet viņi ļoti labprāt ar šīm zināšanām dalās, un viņi sāk aizrādīt pieaugušajiem par to, ka, piemēram, nevajadzētu tā darīt, ka ar suni tā nerīkojas ne tikai saviem vecākiem, bet arī jau plašākā, protams, uz ielas, ne katrs riskē iet svešam klāt, bet tādā plašākā ģimenes lokā, ir vecmāmiņai izstāstīts, ka kaķiem ir jābūt sterilizētiem, ja mēs viņus laižam ārā, un kāpēc tu to nedari? Un tā kā nav tā gluži, ka tas paliek tikai viņu iekšējā lieta, viņi tomēr arī ir kā vēstneši tālāk jau tomēr arī tai vecākai paaudzē. Profesori, vēl viens jautājums iešās prātā. Tā bērni ietekme. Ja tā vecmāmiņa saka, nekas, lai ir tie kaķēni, es tur ar Spaini un jūras skolu visu atrisināšu, kā daudz dara. Cik liela bērnam var būt ietekme? Ļoti liela. Lūdzu, nē. To nevajadzētu darīt. Tā var būt tāda ietekme, kas ir mūža garumā, un cilvēks staigās ar zemu pašcieņu, zem pašvērtības izjūtu. Ap gadiem 46 atnāks pie ārsta ar sūdzībām par viņas prāta alkoholismu, un tad es saku, nē, tas nebūs alkoholisms. Tas veids, ka jūs tik daudz lietojat vīnu, tur pudeli dienā būs veids, kā jūs mēģināt aizbēgt no realitātes, un tad mēs nonākam pie tā, tajā ārējā realitātē, tur īpaši daudz pat nav no kā bēgt. Cilvēks dzīvos tajā savā bērnības realitātē. Tas tāds neliels profesionāls akcents. Ja es drīkstu, es atgrieztos varbūt atpakaļ pie tā pirmā jautājuma, kamēr jūs runājāt, Edita, man bija laiks padomāt. Es nevaru iedomāties nevienu kaimiņu, kurš sistu suni, un es nevaru iedomāties, ka es klusētu, ja es redzētu, ka kāds sit suni. Es esmu redzējusi savus kaimiņus pie lielveikala, ejam iekšā lielveikalā meklēt saimnieku tam sunītim, kas tur, mūsuprāt, raud piesiets ārpusē. Un tam mums iznāk tas saimnieks ārā un laipni paskaidro, ka mēs neko nesaprotam un ka tas vienkārši ir jauns kucēns, kurš ilgojās pēc savus saimnieku, un mēs te vēl taisam trādrīt. Tādas lietas manā pieredzē. Bet, ja ir tāda situācija, ka kāds skatās, ka kaimiņš sit suni un neko nesaka, tad mēs saprotam, tam, kurš noskatās un neko nesaka, ir tā pati vērtību skala. Viņam ir tie paši vērtību kritēriji. Ja viņam būtu suns, viņš sistu savu suni tieši tāpat. No tā tad izriet mūsu secinājumi un novērojumi. Diana? Mazliet arī no patversmes pieredzes, mums ir bijuši gadījumi, kad atbrauc cilvēki
Šajā gadījumā es teikšu vairāk no laukiem, bet tā nav lauka vai pilsētas domāšana, tā ir vecā jaunā domāšana. Un cilvēks atbrauc meklēt savu sunīti, mīļo sunīti, kuram viņam liekas, ka vajadzētu būt mums patversmē, un tad viņi stāsta, jā, ka tas jau nav tas manējais, bet laikam tā mana kaimiņiene ir pakārus to manu suni. Es saku, bet kāpēc jūs to pieļaujat? Jūs zinat, jo viņa pakar arī savējos. Kāpēc jūs to pieļaujat? Ja jūs to zinat, vai tie tā kaimiņi. Un tad man gribas teikt, tad mēs nekad nemainīsim savu sabiedrību, ja mēs šādā veidā baidoties no kaimiņa attiecību kārtošanas, tad tās ir bailes. Un otrs gadījums, es teiktu, vai otra lieta, kas ļoti ietekmē, tā ir, kā pareizāk to nosaukt, alkatība. Arī alkatība tādā ziņā, kad, piemēram, tu noklusē tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas cilvēks tev ir vajadzīgs. Tādā ziņā, kad, konkrēts gadījums. Privāta bērndārza audzinātāji noklausās, kā mamma stāsta par to, ka bērnam patīk tie mazie kaķēni. Mēs jau tos mazos mainām, tos lielākos metam ārā. Viņi noklausās un zinot to, ka mamma ir maksātspējīgs klients, vienkārši noklusē. Un pēc tam aiziet mājās un šausmās stāsta visiem apkārtējiem, bet tajā brīdī viņi to nepasaka un šo situāciju neliek galdā. Profesors Kundze, jūs komentārs, un pēc tam Aigar par bērniem viens jautājums būs. Šis bija tik spilgts piemērs, ka man nojuka iepriekšējais, tagad, ko es gribēju teikt. Vispirms par to bērndārza audzinātāju, kas neko nepasaka, uzzinot, ka bērns ir vardarbības liecinieks. Bez epitetiem tas ir neprofesionāls bērndārza audzinātājs darbs, un ja viņa ir neprofesionāli savā darbā, vai mēs varam viņai uzticēt savus bērnus, ir ļoti nopietns jautājums. Bet tas bija par algatību, ko jūs pacēlāt tādu tēmu, ko es gribētu vēl, bet es gribēju teikt kaut ko citu, ko es laimīgi tagad piemirsu. Ko es gribēju pirms tam? Ja ienāks prātā, vienkārši signalizēt. Aigar, man jums jautājums. Krimināla likumā atsevišķi klasificējuši pazūjumu, cietsirdību pret dzīvnieku nepilngadīgā klātbūtnē. Kāpēc likumdevējs tam ir piešķīris tādu nozīmi? Un vai tas ir vai pastiprinošs apstākļus, un kāpēc tas ir svarīgi? Atbildība pastiprinošs apstākļus tas noteikti nebūs, jo trešā daļa iet runa par konkrētā krimināla likuma pantu. Tām vismaz lietām, krimināla lietām, kurām es gāju cauri, es tā neuzdūros, acīm redzam virsū kādam konkrētam gadījumam, bet man liekas pašsaprotam, jebkurš jau cilvēks saprot, bērnam priekšā izdarīts, faktiski jebkāds vardarbīgs noziedzīgs nodarījums, kur vēl pret dzīvnieku, tas tam bērnam, ja nesakropļo, tik skaļi es negribētu teikt, bet izmaina priekšstatu par pasaules uzbūvi negatīvā virzienā. Un mēs tikai varam fantazēt, kādas sekas uz bērna psihi tas var atstāt nākotnē, īpaši iet runa kaut kāda ārkārtīga cietsirdība izpausmu ilgstoši. Es domāju, te ir kolēģi, kas tā jautājumā ir gudrāki, tur pat var beigties ar dažādām saslimšanām un sekām. Likumdevējs tāpēc pateicis, ka tādā gadījumā, konstatējot, sods personai ir jābūt daudz bargāks. Man atmiņa nav izcila, bet man liekas gāja runa brīvības atņemšana līdz 6 gadiem, 3. daļā konkrētajā pantā. Un es domāju, tas ir pamatot arī izdalīts. Jā, vai vispār publiskā vietā, tas man liekas ir, bet tādi gadījumi ir, atsevišķi publiskā vietā noteikti ir. Mēs redzam, kādi sodi tiek piemēroti, un mēs redzam arī pēc aptaujām. Arī es pagājušā gada beigās veicu aptauju un kopā ar Norstat jautājām sabiedrībai, vai sabiedrībai šķiet, ka piemēroties sodi ir pietiekami bargi, tad tur lielākais vairums teica, ka nē, ka vajag stingrākus sodus. Tad sabiedrība prasa bargāk, sodīt stingrāk. Man jautājums būs jums visiem dažādos griezumos, bet tas, ko pamēģinam noskaidrot, vai bargāks sods a priori nozīmēs mazāk cietsirdības. Aigar, varbūt sāksim ar jums. Profesionālā pieredze, cilvēku tiešām soda bardzība, tagad visu, ko likums paredz, nezinu, reiz 5, reiz 10, tas a priori nozīmēs mazāk šādu gadījumu, vispār izbeigt vardarbību pret dzīvniekiem? Īsa atbilde ir, diemžēl nē. Tas būtu baigi vieglais uzdevums to atrisināt, tad ieliekam katrā noziedzīgā nodarījumā, kur ir vardarbības elementi, 10 gadu cietumsodu un visus krāmēm cietumā. Tā tas nedarbojās. Es domāju, kolēģi piekritīs, atceramies seno Romu un vēl uz atpakaļ ejot, kur par zādzībām cirta rokas un pēc tam sākumā pirkstu, tad rokas.
nekas jau nemainījās. Pie mums arī krimināla likumā taču ir sods par nonāvēšanu, ir par slepkavību, ir par vardarbību pret sievieti, ir sods. Soda politika būtiski mainījusies šajā jomā. Bet, diemžēl, man jāsaka, ka tā vienīgā nav tā panākuma atslēga vai panacēja. Sodam ir jābūt, un kolēģis minēja ļoti labu lietu, soda neizbēgamība, bet, manuprāt, tas ir tikai viens no veidiem, kādā cīnīties pret to, kā mainīt cilvēku domāšanu. Tur ir jānāk skolām, ko kolēģi jau teica, audzināšanai, ģimenei, visās sociālās grupās, jebkur mainīt to cilvēku domāšanu kopumā, un, ja gadījumā ir tāds noziedzīgs nodarījums, kolēģi minēja Ameriku, viss ir ļoti pareizi, jauno faktiski no paša sākuma strādāt ar tiem pārkāpējiem, jo tur ir, man liekas, normālam cilvēkam, es tā saku, tas ir ļoti nejuridiska terminoloģija, nav saprotams, kā var nonākt tik tālu, ka var izdarīt tādus noziedzīgus nodarījumus, kurus atsevišķi, es teicu, mēs neizcelsim, tas tādam parastam cilvēkam liekas, un tas nav iespējams. Tad, kad es izlasu, es pat kā prokurors, kas ir redzējis savā mūžā diezgan daudz nežēlības, es izlasu šo fabulu un sev man tāds jautājums, kā tas ir iespējams. Es tomēr gribu tos dažus gadījumus iezīmēt, tāpēc, ka, lai mēs maldīgi nepieņemam, ka mēs šeit runājam, sita suni, ieslēdza, pielika pie ķēdes, mēs runājam par gadījumiem, kad kaķēnam noroja galvu, kad pakar suni, tāpēc, ka viņš pārāk daudz ēda, kad suns tiek seksuāli izmantots līdz iestājas dzīvnieka nāve, par tādām lietām, ko es lasot, es nespēju iedomāties, ka es dzīvoju tādā sabiedrībā, kur kādam cilvēkam ienāk prāt. Un es gribēšu arī ar jums padiskutēt par to, kam ir jānotiek cilvēku galvā, lai mēs kaut ko tādu darītu. Bet, profesor Ansāne, es gribu jums jautāt šobrīd par to sodu, vai sods var mainīt cilvēku? Un cilvēku, kurš ir kaut ko tādu darījis, vai sods var viņu mainīt? Te būtu ļoti bīstami vienkāršot. Daži principi, gan ir nosaucami. Sods ir nepieciešams, lai nebūtu visatļautības izjūtas. Sodam ir jābūt, lai preventētu nākamo nejauko notikumu. Tie 3 piemēri, kurus jūs pat minējāt, manuprāt, nav sodāmi. Tie ir liekami ārstniecības iestādēs. Tie ir slimi. Cilvēki, kas vairs īsti neatbild vārdam cilvēks, un cilvēka fizioloģija un cilvēka psiholoģija. Normāls cilvēks to nedara. Tur ir smaga psihoze, visticamāk, vai kāda cita smaga psihiatriska saslimšana sākusies. Bet tagad runājot par sodiem, 3. princips man būtu tāds aizdomāties, ka svarīgi ir tātad sots ir par to, kā tas sots tiek veikts. Jo, ja mēs pieprasam ļoti agresīvi, ļoti nikni, tad tos, kuri soda, mēs pārvēršam par ļauniem un nikniem un agresīviem ļaudīm. Cik mēs vispār esam, un ja mēs lielu daļu pārvēršam tagad, tāpēc, ka tas cilvēks nabaga strādā kaut kādā kontrolas institūcijā vai soda izpildīšanas institūcijā, mēs viņu pārvēršam par ļauno briesmoni. Mēs to gribam, lai daļa mūsu sabiedrības aiziet zudībā. Savā laikā nelaiķis policijas priekšnieks Juris Rekšņu, manuprāt, viens no brīnišķīgākajiem policijas priekšniekiem, bija tas, kas kategoriski iestājās pret nāvssodu tieši šī argumenta dēļ. Viņš teica, vai jūs esat gatavi paskatīties acīs tam cilvēkam, kurš tad būs tas bēnd un izpildīs kādam nāvssodu? Kurš būs ar mieru tas būt? Ļoti, manuprāt, aizdomāt liekošs tāds jautājums un apgalvojums. Tātad mēs sodam, bet mēs varam dažādi sodīt. Arī ģimenē bērnus soda dažādi. Soda ar ļaunuma un naida pilnu seju tur sitot un kliedzot. Un var sodīt laipni. Piedod, man tas ir jādara, tu šodien paliec bez saldā ēdiena, bez ļaunuma. Bet ar domu, ka tev ir, manuprāt, tev svarīgi šo lietu saprast un aizdomāties par šo jautājumu. Kaut kā tā. Paldies. Sandra, jūs mājat ar galvu. Par daudz ko es pilnībā piekrītu. Un es neesmu speciālists, bet es esmu dzirdējis tiesību filozofijā, ka runā par tā saukto retributīvo, jeb tā kā atriebīgo taisnīgumu un taisnīgumu atjaunošanu. Tā kā 2 dažādas pieejas, viena ir tāda tā kā tiešām zobu pret zobu, aci pret aci, un cilvēki vismaz sociālo komentāros izskatās, ka tas vismaz tie skaļākie pieprasa tiešām visbargāko, to, ko tu nodarīji tam dzīvniekam, to ir jānodara tev pašam vai pat vēl sliktāk. Savukārt, tā plašāk skatoties, manuprāt, nodarīt
nav runas par to, ka mēs reāli miesasodus atjaunosim, bet ielikt cilvēku cietumā vai kaut kā citādi tā kā nodarīt viņam pāri, man liekas, tas nedod nekādu labumu tai sabojātai situācijai, ka drīzāk tas sabiedriskais darbs vai naudas sods, kas pēc tam aiziet vai dzīvnieku aizsardzības organizācijām vai patvērsmju uzturēšanai vai šādu gadījumu finansēšanai, kad ir dzīvnieks savainots vardarbības dēļ vai tam līdzīgi. Manuprāt, tajā virzienā vajadzētu doties un paplašināt tās iespējas, kā tie cilvēki, kuri ir izvēlējušies vienalga kādu iemeslu dēļ nežēlīgu rīcību, ka viņi tomēr turpmākajā dzīvē var darīt kaut ko, kas vērš to par labu citiem tiem dzīvniekiem. Sabiedriskais darbs ir viens no piemēriem, bet es domāju, ka varētu būt kaut kas vēl līdzīgs. Diana, komentējiet to, kas bija, un es vēl gribu pētāt, vai Ulubēlas praksēm vispār savu pieredzi ir gadījies sastapt kādu, kurš nožēlo un saka, ka es darīju pāri, bet tagad es gribu savu sunīti atpakaļ, un man ļoti žēl, ka es tā darīju. Es gribētu teikt tā, ka par to sabiedrisko darbu dzīvnieku labā es nezinu, vai mēs būtu gatavi laist saviem dzīvniekiem klāt cilvēkus, kuri ir nodarījuši pāri. Bet tam nav jābūt tiešā veidā. Jā, varbūt. Tas cilvēks var rakt grāvi un nopelnīt to naudu viņu savā ziņā. Jā, bet es piekrītu, varbūt dažādā veidā, bet to, ko Marta jautāja par to, vai ir kāds nožēlojis, ir nožēlojuši, jā, bet tas ir jautājums, vai tās ir krokodila asaras tikai tāpēc, lai izbēgtu no soda šajā brīdī. Un, godīgi sakot, tā līdz sirds dziļumiem mēs nekad neesam noticējuši tam un arī neesam šo dzīvnieku atdevuši atpakaļ, lai kāda arī būtu šī nožēla tajā brīdī. Jo mums ir bijuši gadījumi, ka suņi tiek atstāti piesieti pie koka, un pēc tam, ir... Ko saka, aizmirsu? Tā gadījās, tas nav regulāri, Nejauši, tā nevar būt, tas ir nejauši, jā, tā kā ir visādi. Bet runājot par to soda prevenciju, jā, es piekrītu, soda prevencija ir svarīga, bet, teiksim tā, lielākā daļa no tiem, kas ir vardarbīgi pret dzīvniekiem, pilnīgi noteikti nezinu, ka eksistē tāds krimināla likuma 230. pants, kādi ir šie soda veidi, par ko tiek piespriests sods, jā, tad varbūt to pat vispār neiedomājās, ka viņam būs krimināls sods par kaut ko tādu. Bet, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā mēs kā sabiedrība varam iesaistīties, ka šie te gadījumi tiek publiskoti. Varbūt, skatoties no datu aizsardzības viedokļa, varbūt tie nav publiskoti ar cilvēku vārdiem, bet mēs zinām, ka eksistē šādi noziegumi, un mēs zinām, tātad mēs uzzinām par to arī kāds sods ir par to. Un tas ir arī, manuprāt, sabiedrībai tāds savā veidā mācību stunda, ka šis sods, tātad šis noziegums vai šis nodarījums ir krimināli sodāms, un ka šis sods tiek arī reāli piemērots. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir, es teiktu, kā sabiedrisko masu mēdīju lauciņš, ja, arī visu to atspoguļot, tas, lai nepaliktu kaut kur arī tikai tādās tiesas prokuratūras. Par to informācijas ietekmi noteikti vēl pieskarsimies. Profesor, jūsu komentārs? Ļoti līdzīgi, es gribētu turpināt. Lai tas, kurš dara ļaunu, kurš dara sāpes, varētu to darīt tādā jaukā veidā, nezinot, ka tas ir slikti un par to var nākt atpakaļ kaut kādas smagas lietas un sots. Lai tas tā notiktu, ir vajadzīgi tie cilvēki, ko jūs minējāt, kas nesaka neko, kad notiek sliktas lietas. Kurš vēl no rakstniekiem ir teicis, lai notiktu kaut kas tiešām slikts, ir nepieciešams tikai viens labs cilvēks, kas stāv tai sliktai lietai blakus un neko nesaka. Un tas ir stāsts par to bērndārzu vai ne audzinātāju. Aigar, jūsu komentārs par divām lietām. Pirmkārt par to, vai cilvēki, kas dara šādas, cik bieži, vai, te nav jāsauc konkrēta statistika, vai viņi tiešām nezin, ka viņi dara slikti, sitot suni ar metāla stieni un pēc tam izmetot pa logu? Ļoti grūti pateikt, ko tas cilvēks tajā brīdī domā, un vai viņš vispār domāja, vai vienkārši impulsīvi rīkojās. Jo, kā es minēju, tie gadījumi ir dažādi dzīves stāsti un notikumi un fakti, un cilvēka raksturs un viņu rīcības motīvi arī ļoti dažādi. Bet es nedomāju, ja mēs visiem
no rīta pieceļoties, pateiksim, šodien nezodz, zādzība tādā pantā paredzēta, brīvības atņemšana līdz tādam. Mēs pieņemsim mākslīgais intelekts radio lasījuma veidā, viņam nolasīs, viņš nedarīs, viņš to darīs. Vai kāds normāls, saprātīgs cilvēks nezina, ko otram nevar darīt pāri, te nav svarīgi, kurā pantā paredzēta atbildība, viņš zina, ka būs sankcijas. Un viņš tajā brīdī, jo mazāk domā, Dievs man noķers, ja es tagad izdarīšu to vai nenoķers. Tā ir impulsīva rīcība. Es nedomāju, ka pat tad, ja viņš to zinās vai otrādi nezinās, kaut kas mainīsies. Tam noteikti nav nekāda nozīme. Man vēl viens neliels jautājums, tas, ko Diana minēja. Es jau pie koka piesēju tikai vienreiz, tā gadījās tikai vienreiz. Vardarbība pret dzīvnieku, tāpat kā pret cilvēku, tad varbūt sistemātiski, varbūt vienreize. Kas ir no šī soda piemērošanas viedokļa? Ātri nošāva suni vai ilgi situ, kamēr nomira? Vai ir kā to vērtējam? Jāsaka, ka tās krimināllietas, tie skumjie stāsti ir ļoti dažādi, bet tiešām ir tādi, kuros pārsvarā es nevelti arī iesniedzot to informāciju, sagatavot slaidos, vairāk iekļaut pneimatisko ieroci, nošāvu sudrabkāju. Pieņemsim viens piemērs. Tā ir ļoti ātra rīcība, ļoti impulsīva. Nav teiks, ka viņi nebija plānoti. Diez vai cilvēks aizdomājas par to, ko viņš vispār sliktu izdara konkrētam putnam vai dabai vai sabiedrībai kopumā. Bet ir tādas krimināllietas, par ko te varētu kolēģiem iebilst. Saka, kāds stāv malā. Es tik aktīvu sabiedrību neesmu redzējis nekad, un pēc pēdējiem skaļiem gadījumiem Latvijā es varētu nosaukt līdz 10 meiteņu vārdus, kuras man pirmās jau no rīta WhatsAppā, es vēl neesmu atvērs, jau raksta un jau uztraucās. Sabiedrība cepās, bet ir tādi gadījumi, kuri ir ļoti ilgstoši. Piemēram, nobadināti mājlopi. Skatāmies panorāmā, redzam. Ir arī tādi jautājums, vai to ņemt vērā pie soda noteikšanas noteikti. Bet to nevar tā pateikt. Jā, tas notika vienā sekundē sods, tāpēc būs sabiedriskais darbs, kā te ir pateikts, un būs pusgada garumā mēlopi novājināti un nedod dzert, būs uzreiz brīvības atņemšana noteikti. Nē, tāds nav. Profesor Ancāne, jūsu komentārs par šo? Es domāju, mēs visi dzirdam, cik daudz skan domāt, ko viņi domā, kā jūs domājat, ko viņi domā, vai ne? Un es domāju, šeit mums kā sabiedrībā ir milzīga rezerve šī jautājuma risināšanā. Jo patiesība ir tāda, kā ārsts, es saprotu, ka visi tie briesmīgie ļaundari, viņi vispār nedomā. Viņi ir situācijā, kur jūtas pārpludina prātu. Angļu vārds būtu overwhelming. Viņiem ir jūtas, viņi ir nikni, viņi ir īgni, viņi ir aizskaitināti, viņi ir dusmīgi, viņi ir un viņu jūtas ir tik intensīvas, ka prāts paliek, prāts vispār ir 7% no smadzeņu funkcionēšanas tā apjoma aptuveni, vai ne? Tā kā tas spēcīgais brāzmojums, kas nāk no jūtām, te ir skaidri redzams, un redzams arī tas, ka šeit ir cilvēki, kuri nemenedžē vai nekontrolē savas jūtas, un te mēs nonākam pie tā, ka lielākā daļa noziedznieku nav gluži psihiski veseli. Es nezinu, ko prokurāra kungs par to teikt. Es gribu mazliet paturpināt jūs patincināt. Man arī ir brīži, kad jūtas pārpludina prātu, un tad es parasti iepērkos nevajadzīgas lietas. Man tajā brīdī nenāk prātā raud kaķēnam nost galvu. Kāpēc, no jūsu pieredzes un profesionāla skatījuma, kāpēc ir cilvēki, kuri ir nežēlīgāki pret dzīvnieku, pret cilvēku, pret dabu kopumā, un kāpēc? Jā. Tas, ko mēs paņēmām, jūtas pārpludina prātu, šis temats. Tas ir tā kā tā puķa tur stūrī, druciņi nos no mūsu pamatēmas, vai ne? Pie mūsu pamatēmas vairāk piederētu, piemēram, Klarisa Stārlinga galvenā varona Jēru klusēšanā kopā ar Antoniju Hopkinsu, kas nāk no ārkārtīgi traumatiskas pieredzes. Viņai nomirst māte agrā bērnībā, tēvs viņai tiek nošauts, viņš tur ir, kas viņš ir, šerifs vai. Un viņa aug pie radiniekiem, kas ir nežēlīgi, un tur tā lielākā trauma, visi jau droši vien to zina, viņi pamostās nakts vidū no jēru blēšanas, jēri tiek kauti, un tad viņi tur skrien, un viņi ir panikā, un viņa mēģina kaut vienu jēriņu izglābt, un viņai neizdodas, un tad viņa visu mūžu dzird to jēru blēšanu, kļūst par FIB aģenti, un tad viņa satiek to briesmu un to noziedznieku. Vai ne? Tā kā
runājot par bērnībā piedzīvot vardarbību, cilvēks pats var kļūt vardarbīgs, viņš var kļūt par FIB apģentu, kas apkaro citus vardarbīgus cilvēkus, un kā jau es teicu, pa vidu tur vismaz es varu noskaidīt 70 cits variants, atkarībā no dažādu faktoru sakritības. Bet tas, ko jūs jautājāt, kā mēs menedžējam savas jūtas ar prātu, ir pilnīgi cita līmeņa un citas tonalitātes jautājums. Tas ir par personības briedumu. Kad mēs piedzimstam kā bērni, mēs komunicējam tikai ar jūtām. Mums ir prieks un iedzimtie afekti, visi nepieciešami afekti. Gan dzelteniem, gan baltiem, gan melniem bērniņiem, visiem mums ir. Un mēs reaģējam ar prieku, vai ar bailēm, vai ar dusmām, vai kas notiek ārējā vidē, tā mēs reaģējam un sazinamies ar saviem vecākiem. Un tad lēnām mūsu vecāki māca mums kontrolēt, menedžēt savas jūtas. Jā, tu esi priecīga, brīnišķīga, bet tāpēc varbūt nevajag kāpt uz palodzes. Tu esi dusmīgs, brīnišķīga, bet tāpēc lūdzu nenāc un nesit visu pasauli nost un nesit man sāp. Un respekt pret tevi un lūdzu tādu pašu cieņu pret mani. Tas ir pilnīgi cita loka jautājums. Jūs vienkārši esat vesels cilvēks, kurš lieliski menedžē savas jūtas, bet reizēm esat tik nogurusi, ka izdarīšu kādu vieglu prātību. Tas piedod dzīvē krāsas. Mikrofons paliek vēl jums, vēl būs uz pāris jautājumiem jāatbild. Es varbūt vienkārši tādu mazu ilustrāciju tam, ko jūs teicāt par tām psihiskajām novirzēm vai kaut kā tam līdzīgi, kur normāls cilvēks tā nevar rīkoties. Vienkārši gribās to pašu iepriekšējo amerikāņu pētījumu pieminēt, jo tur ļoti plaši un dažādas tās tēmas ir iztirzāts. Jau tinot filmu atpakaļ, tātad ir arestēti sērija veida slepkavas. Mums šie vārdi neko neizsaka. Es domāju, varbūt prokuroru kungam izteikt, bet man nē, vesela rinda ir nosaukti. Un tinot atpakaļ tātad viņu dzīves līdz bērnībai, visiem, tā kā 100% parādās ļaunprātība, vardarbība, dzīvnieku mocīšana. Tātad pirmais upuris vienmēr ir bijis dzīvnieks. Un tālāk jau, ja to nekādā veidā, ja to pieļauj, ja to uzskata ģimene vai vispār neievēro, tad, diemžēl, lūk, kā tas var attīstīties līdz kādām dramatiskām jau izpausmēm, ja? Ka tas ir sērija veida slepkava, ko mēs patiešām nevaram nosaukt īsti par normālu cilvēku. Ja? Tā kā tas ir tāds vienkārši piebilde, ka tā tiešām ir. Sandri, kur aug kājas nežēlībai vai laimīgā ģimenē audzis bērns pieaugot nekad nedarīs pāri dzīvniekam? Tas ir tas sarežģītais nature versus nurture jautājums, cik no tā, kā mēs uzvedamies, rīkojamies, ir iedzimts, cik no tā ir audzināšanas jautājums. Tas pētniecībā joprojām nav līdz galam atšķetināts, bet es domāju, mēs esam sapratuši, ka izglītībai, tam, ko mēs redzam vecāku dzīvē, ir milzīga ietekme. Nevar izslēgt, ka kaut kas pašos pamatos ir tāds evolucionāri vardarbīgs, bet es domāju, ka gadu tūkstošu gaitā, kamēr bija legāls nāves sods, kamēr bija visādi miesas sodi, varbūt pat kastrēšana, bija kara gājieni, biežāk, manuprāt, mūsdienās militārie konflikti ir mazāk, ja mēs runājam par tādu vardarbības daudzumu. Tas, ko es minēju, manuprāt, ir drusku domesticējis cilvēkus, izslēdzot laukā pašus vardarbīgākos. Es vismaz tā ceru, un rezultātā tad varētu būt, ka tie tādi, kādi mēs esam šobrīd, tomēr esam mazāk brutāli, jo vienkārši tos, kas bija vistrakākie, tos mēs izslēdzām pirms 1200, aizgājām ar dakšām un lāpām un akmeņiem, vai ne? Linča tiesa tās augstā. Es tā domāju, ka tas ir drusku iztīrījis mūsu to vistumšākos kaktus. Bet, tas nenozīmē, ka neturpinās visas tās lietas. Lielā mērā es domāju tāpēc, ka arī dzīvnieku ir daudz vairāk mūsu vidē. Manuprāt, mājdzīvnieki, suņi un kaķi mājās slēgtā vidē aiz aizvērtām durvīm, ka neviens cits neredzēs, ko tu ar viņu dari. Droši tas ir tavs īpašums. Pēc tam tu vari pateikt, ja viņš beidzās, nomira pats, vai ne? Neviens neuzzinās. Kas zina, cik ir tādi gadījumi? Tā mājdzīvnieku padarīšana ir tikai 150 gadus sena plus mīnus, kad suņi un kaķi ir mājās, nevis kā mājas sargs ārpusē, bet kad dzīvoklī. Un es domāju, ka tas, kā pēdējos gados nāk klajā dažādi pētījumi par to, kas notiek fermās arī iekšā, cik bieži tur notiek viss kaut kas, un tas arī ar slēgtām durvīm. No malas mēs to neredzam, tā kā visticamāk tas notiek daudz vairāk nekā mēs uzzinām.
un cik no tiem gadījumiem tiek reāli sodīti, es domāju, ļoti maz. Un tad tas, ko jūs, manuprāt, visi pieminējāt, tā soda neizbēgamība, tas, ka, ka cilvēks nedrīkst sajusties, ka viņam nekas par to nebūs, ka viņš zina, tas kaimiņš, tas cilvēks, tas nodarīja kaut ko dzīvniekiem, viņiem nekas nebija, līdz ar to arī es par to nesatraucos un ļaušu savas rokas palaist reizēm. Tam tā noteikti nevajadzētu būt, pat ja tas sods nav super bargs. Aigar, varbūt neejam statistikā pa pēdējiem 150 gadiem, kā Sandrs pieminēja, pieļauju, ka būs grūti atcerēties varbūt visu, bet ja mēs no tāda profesionālā viedokļa vardarbība vairāk paliek, mazāk, vai varbūt vienkārši mēs par to vairāk uzzinām, tas, ko kolēģis saka, ir sociālajie mēdī informācijas plūsma? Tie būs mani pieņēmumi, tikai man personīgie secinājumi. Es gribētu teikt, ka vardarbība nekad nav mazinājusies. Es kolēģiem oponējuši, cilvēks piedzimstot pēc dabas faktiski ir dzīvnieks. Reāls dzīvnieks ar visiem tiem instinktiem, izdzīvošanas, aizsardzības, uzbrukuma un tikai sabiedrība. Tikai tāpēc, ka viņš ir cilvēkos, viņam būtu teorētiski jāmācās ievērot tās normas. Līdz ar to tas ir normāli. Mēs zinām, mazs bērns, viņš pat nezina, ko nozīmē vēl īsti kauties, bet viņš jau otram par to, ka atņems mantu, nogrūdīs zemē. Tātad mūsu uzdevums ir cilvēkam uzzīmēt sarkano līniju. Saprast to, ka kaut ko darīt nedrīkst. Vēl uz kolēģiem varētu iebilst. Statistika nepierāda to, ka visi šie cilvēki, kas izdarījuši kādu noziedzīgu nodarījumu, ir bērnībā redzējuši kādu vardarbību pret dzīvnieku. No lauka apvidus paņemam, es, piemēram, visu mūžu dzīvoju laukos, lauksaimniecības dzīvnieku kaušana. Jautājums, vai tas atstāja uz psihies, bet es domāju, ka noteikti, jo es to redzēju no 3 gadiem, bet es tak nestaigāju ar vāli un vai nerauju kaķiem galvenost. Bet, protams, ka uz kā tas var atstāt iespēju ļoti smagu, un es domāju, ka tā ir, bet par pārējo man ļoti grūti pateikt būtu. Kamēr tā doma atnāk līdz galam, Sandri? Jā, tas, ko Diana minēja, par tiem masu slepkavām un tam līdzīgi, laikam jau stāsts par to, ka ir tāds paterns, ka tā sakritība, tā nevarētu būt sakritība, ka tas notiek tik ļoti bieži, ka tam visticamāk ir ietekme. Ka nevienmēr, bet ir ļoti, ļoti liela varbūtība. Un es domāju, tas, kā notiek laukos tur tā dzīvnieku nokaušana, to vecāki jau tomēr prot noformulēt, paskaidrot, ka tas ir ok, tā drīkst darīt. Tas nav kaut kāds mirkļa uzplūds, kad ar bļaušanu un kaut kā tā, ka to pēc tam mēs aizmirstam. Es pieļauju, ka tur ir kaut kāda atšķirība, ka cilvēki ir iemācījušies nošķirt to, nonāvēt vienu dzīvnieku ir ok, un nonāvēt otru dzīvnieku, par to jau kaunās un par to labāk nerunās. Jā, šeit tikai viena piebilde. Es arī gribēju vēl tikai pateikt par to, kāds kolēģis man brīnišķīgs, viens no prokuroriem, ierakstīja apsūdzībā tādu foršu teikumu, manuprāt, daudz ko izsaka, jo mēs būsim divkoši, ja mēs teiksim, ka jāizskauž jebkāda veida vardarbība pret dzīvnieku. Tad mēs nevarēsim vairāk runāt par lauksaimniecību, dzīvnieku audzēšanu, pārtikai, gaļai, ja, un tā tālāk, vai dzīvnieks, kas atražojas sevi nokaut, laikam otrā grāvī nevajadzētu kāpt, bet atcerēties vienmēr palikt ar veselo saprātu un saprast vienu, ka nepamatota vardarbība. Tad, jā, nepamatota. Kungi, es domāju, ka jums abiem varbūt par lauksaimniecības dzīvniekiem pa medībām būs ko pārunāt. Tad diskusijas tā kā neformālajā daļā, bet profesor Ancāne, jums ir par šo komentārs. Paldies. Es domāju, diskusija nonākusi tajā vietā, kur mums būtiski maināms ir veids, kā mēs diskutējam, jo šeit izšķiroša nozīme ir niansēm. Tad, kad jūs minējāt, es atcerējos, tas bija jūsu jautājums par tiem kaķiem un vecmāmiņu. Ja? Viena lieta ir stāsts par kaķiem un vecmāmiņu, kur aicina viņus vest uz jūras skolu. Otra lieta ir lauksaimniecības dzīvnieku kaušana desām, šķiņķiem un visam pāriem, kas atrodas veikalos. Un te ir tā nianse ārkārtīgi nozīmīga. Kā mēs to darām, arī tas, ko jūs minējāt par to nežēlības momentu, te ienāk iekšā, vai mēs to darām tāpēc, ka tam ir kāda jēga, un mēs to darām ārkārtīgi uzmanīgi, lai nevienam nesagādātu liekas ciešanas.
vai mēs to darām nejauki, ļauni, atriebīgi tieši ar vēlmi sagādāt šīs ciešanas, jo es nedomāju, ka tā upes slīcināšana kādam neiet būtu bez ciešanām, vai ne? Tas nav tas skaistākais veids, ko mēs esam atraduši. Nu, par niansēm, es domāju, sākiet runa, kā mēs kaut ko daram, cik ļoti mēs piedomājam pie tā, cik ļoti mēs to darot, meklējam veidu atvieglot ciešanas. Jā, nu, beigās varbūt no kaut kā atteikties, kas vairs nav nepieciešams. Paldies. Mēs strauji tuvojamies uz diskusijas asti, bet Diana, jūsu vēl viens komentārs, un tad man vēl viens jautājums visiem. Tāds neliels komentārs, ka arī mūsu sabiedrības attieksme diezgan ievērojami mainās pēdējo 100 gadu laikā, es teiktu tā, jo visi zina tos slavenos teicienus nošaut kā suni sētmalē, izdzīt kā suni, vai, var sakot, kuru suns arī bija tikpat bezvērtīgs, vai kaķis vispār bija, kaut kas tur, kas sētā bija un bija, ja? Bija vai nebija, nevienam nav svarīgi, ja? Tā kā šī sabiedrības attieksme pret dzīvnieku kā tādu arī ir ļoti mainījusies, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ja kādreiz likās Latvijā, pat pirms 10 gadiem, es teiktu, likās neiespējami dabūt cauri šos te likuma grozījumus, ka suni nedrīkst turēt pie ķēdes. Ja, tas pēkšņi, tas tomēr nevis pēkšņi, bet tas ir noticis. Ja? Un šobrīd likums neļauj turēt suni pie ķēdes. Tāpat tās arī kaķēns līcināšana ir krimināli sodāma. Ja? Lūk, tā tad mainās šī sabiedrības paradigma, šī sabiedrības uzstādījums par to, kas ir dzīvnieks mums un kā pret viņu izturēties. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja kādreiz arī likās, ka nav iespējams cirkus bez dzīvniekiem, tad te viņš ir, jā. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl vienu atsevišķu diskusiju par to, ka tas viss, ko jūs minat, normatīvajā regulējumā ir, bet suņi joprojām ir pie ķēdes, kaķēni joprojām ir spaiņos, un personīgi man ir lūgts, vai tu varētu lūdzu nošaut kaimiņu suni, jo traucē, man liekas, tu vēl nepiemērotāku autoriju, kam to jautāt. Es gribēju teikt, ka kad sabiedrība ir pateikusi savu vārdu, ka mēs esam pret to. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, kas arī tas sabiedrības, uzstādījums, nacionālais konsensus, ko es teicu, ja, kad mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, tā nedrīkst. Es tagad gribētu, lai katrs jūs pasakat arī vēl vienu savu vārdu, kurās 30-40 sekundēs, ja jūs tagad varētu vienu pārmaiņu panākt katrs, kas ilgtermiņā samazinātu cietsirdību pret dzīvniekiem Latvijā, kas tas būtu? Vienu lietu, ko jūs, un tur nevajag Saeimas balsojumu, tiesas lēmumu. Tas ir jūsu rokās šo vienu lietu. Kas jūsuprāt būtu tā pirmā lieta, vienīgā, ko jūs izdarītu? Šajā brīdī viss ir reāls. Tā viena lieta, kas ilgtermiņā visvairāk samazinātu cietsirdību pret dzīvniekiem. Jā, ja tas cilvēks ir vardarbīgs pret dzīvnieku bijis, pret sev piedarošu dzīvnieku, tad es gribētu domāt, tas būtu tāda fantastiskā līmenī, ka viņam nekad vairāk nebūtu iespēja turēt dzīvniekus, un tas būtu tāds lieliski. Bet, lielākā daļa jau gribētos, kā es teicu, man kā savas profesijas pārstāvim noteikti gribētos, lai es pagriežos uz to aplīti, un tur ir tie skaitļi katru gadu vien mazāki, un es varu tikai pateikties tiem cilvēkiem, kuri šeit nāk, kur runā, kur neklusē. Varbūt tāpēc tie grozījumi ir. Jo nav vienalga, agrāk bija vienalga. Un jo vairāk būs tādi cilvēki, kuriem nav vienalga, man daudz arī juristi, kur iesaistās, arī kolēģi manā iestādē, es viņus nesaku, viņi speciālisti, viņi cilvēki, kuriem nav vienalga. Lai būtu vairāk tādu, kam nav. Vairāk cilvēku, kuriem nav vienalga. Jā, paldies, profesor Ancāni. Viena lieta, ko jūs darīt? Viena lieta, ko es mēģinātu darīt ar ministru kabineta noteikumiem vai kā citādi, nokārtot, ka tad, kad bērniņš iet uz pirmo vizīti pie savu ģimenes ārsta, tur blakus ir istaba vai autobusu, es nezinu, kā tas notiek, bet tur ir tā kā mums šeit sunīši, kaķīši, kādi vēl dzīvnieki, un pirms vai pēc ārsta vizītes ir oficiāli pusstunda paredzēta šī te kanisterapija vai kā viņa sauktos. Un tā arī nākošais, varbūt kādas 3 vizītes pēc kārtas, apmeklējot ģimenes ārstu, pavisam jaunā vecumā, bērns būtu ar dzīvnieku tādā jaukā kontaktā, kas viņam radītu prieku un labsajūtu, un pie tam neaizmirstam no šī vecuma nāk, neaizmirstam prieku un labsajūtu. Paldies! Tur ar mūsu draugiem Korgiju biedrību varbūt kaut kas kopīgi jāsarunā. Sandri, jūs viena lieta. Skolas izglītības sistēmā, manuprāt, jau kopš no 1. klasēm vajadzētu būt blakus lasīšanai, rakstīšanai
tas, kas pamatā, manuprāt, emocionāla inteliģence, kas attiektos gan uz skolēnu savstarpējām attiecībām, gan uz to, kā viņi redz un uztver pārējās dzīvās sajūtošās būtnes, kā viņi redz savas jūtas, savus pārdzīvojumus, savas dusmas, bailes un tā tālāk. Nu, skola, izglītība, iekļaut kaut ko tādu, kas nenes tiešā veidā valstī peļņu varbūt, vai ne? Es pieļauju, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc to neiekļauj. Bet ja mēs redzam, ka ir tik daudz visādus ar varmācību saistītas problēmas sabiedrībā, nu tad varbūt jau pašā saknē mums to vajag lēnām mēģināt kopt. Izglītība. Diāna, viena lieta. Precīzi tas pats. Tieši to pašu gribētu teikt, jo nevar tā ar vienu klikšķi pārslēgt sabiedrības domāšanu. Tas ir ilglaicīgs process, tas ir garš laiks, bet tieši tā izglītība, un es teiktu tā, ka ja cilvēcības skoliņi ir ulubelē uz vietas, tad es gribētu tā kā viņu sadalīt tādos mazos fragmentos un izsūtīt pa visām skolām, lai tas notiek tiešām katrā skolā, bet lai tas ir tiešā kontaktā ar dzīvniekiem, jo bērnam vārds atbildība un līdzjūtība ir ļoti abstrakti jēdzieni. Tajā brīdī, kad viņš ierauga to suni, kaķi vai kādu citu dzīvnieku, kurš ir cietis vai kuram ir vajadzīga palīdzība, viņam ir savādāka reakcija. Jā, es piekrītu Sandrim, tā ir izglītība, izglītošana, bērnu emocionālās inteliģences audzināšana. Es noslēgumā ar personīgu piemēru gribu padalīties, kā man ļoti vienkārši iemācīja nedarīt pāri dzīvniekiem. Es biju ļoti maza un nesapratu, ka dzīvniekiem arī sāp, un mājās bija suns pūkains, kur es tā bieži aiz spalvām vilku. Un man vecmāmiņa pienāca un no bērna aizsardzības viedokļa noteikti tagad tas izklausīsies šausmīgi, bet paņēma man aiz matiem. Un es teicu, ko tu dari, man sāp? Teicu, sunim arī sāp. Tā bija man pirmā un pēdējā reize, kad es mēģināju darīt pāri dzīvniekiem, un tur nevajadzēja ne skolu, ne projektu vai programmu, tur vajadzēja vienu vecmāmiņu, kura pirmajā reizē, kad redzēja šādu mēģinājumu kaut ko darīt, uzreiz iejaucās un savus ādas izbaudīja, kā tas ir. Un es gribu pateikt paldies dzīvnieku šai četrkājaino draugu teltī, ka jūs vakar uz savas ādas cilvēkiem iedavāt izbaudīt elektrošoka, kaklas siksnes ar dzelkšņiem, un visu pārējo, jo, man liekas, tā arī ir cilvēkiem vērtīga reizēm pieredze izbaudīt uz savas ādas. Bet mūsu stunda rastīti ir paskrējusi, un skaidrs, ka šī tēma ir neizsmeļama, un neba vienu stundu vien būtu jārunā, bet es gribu pateikt paldies par izturību visiem, kas klausījās šīs nebūtu neizkliedējošās un priecīgās lietas, un es ļoti lielu paldies gribu pateikt jums 4 ekspertiem, profesorai Guntai Ansānai, paldies liels, mēs tagad varam tā kārtīgi, Diānai Eleksei no Ulubeles, zooteikas veidotājiem Sandrim Ādminim un Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram Aigaram Bičušam. Paldies par statistiku. Un paldies jums liels, un es ceru, ka eksperti pavisam prom nemūk, kaut kur šeit rādījusā paliek, un ja kaut kāds jautājums tad es ceru, ka... Paldies Martai. Paldies. Mackevičai. Dzīvnieka aizstāvēja, kas ir virzītāja galvenā iniciatīvai dzīvnieks nav manta, bet sajūtoša būtne. Manuprāt, tas ir viens no pēdējo, es nezinu cik gadu, tādiem sistēmiski svarīgākiem notikumiem, un es ļoti ceru, ka tas tiks aizvirzīts veiksmīgi līdz galam. Strādāsim. Paldies. Paldies.